Te nu sākās zemūdens medības, un sākumā arī bija tādi momenti, kad es pat neieslēdzu kameru, jo likās, ka nekas nebūs. Bet te jau kādas 3 zivis, ko nomedīju, bet pēc tam tikai ieslēdzu kameru. Norvēģijā būtis ir pavisam citā izmērā, jo, ja man likās, ka es tur nošauju nedaudz mazāku, tad atvedot fileju uz Latviju, es sapratu, cik īstenībā tās būtis tur ir lielākas salīdzinot ar Latvijas butēm. Daudzās vietās ūdens bija duļķains, bet tas nenozīmē, ka tur nebija zivis. Mēs parasti pavadījām vienā vietā aptuveni 2 stundas, un tad skatījāmies, ja ir zivis, tad var palikt, ja nav, tad dodamies uz citu vietu. Es atradu potenciāli ļoti labu vietu, no augšpuses jau varēja redzēt, ka peld mēnesis, un tas ir aptuveni 12-14 metru dziļumā, tā kā mēnesis bija laba izmēra. Un man Norvēģijā ļoti patīk nirt gar sienām uz leju, it īpaši, ja tur ir vēl zāles, tad parasti tur slēpjas arī lielas zivis. Es mēnesē ļāvu iztrakoties, jo sanāca diezgan liels attālums, cik man bija jāvelk viņu uz augšu, un tad, lai viņi nenomaucās nost, tad labāk ir pagaidīt.